Ir saulgrieži, ugunskurs, grils, iesmi, režģis, dārzeņi, gaļa. To visu mēs kaut kur garšīgi saliksim kopā un sāksim ar to, ka mēs uztaisīsim sākumā iemarinēsim viegli dārzeņus. Marinādes pagatavošanai nepieciešams brūnais dansukir cukurs, rozmarīns un olīveļa. Atstāšu uz kaut kādu, uz kaut kādu stundiņu, ideālais uz 2. Un vairāk arī neko. Sāls man būs tikai tad, kad es būšu dārzeņus nocepis. Atliekam dārzeņus, lai tie iemarinātos un ķeramies klāt gaļai. Un gaļu mēs arī marinēsim nevis pirms cepšanas, bet pēc cepšanas. Kāpēc es to gribu parādīt? Tāpēc, ka ir ļoti daudz dažādas gaļas, kas ir gatavas ar marinādēm, un tā baigi tu jau nezini, kas tur tajā marinādē ir iekšā. Man ir vistas fileja, nomazgāta, nosusināta, un cūkas fileja. Sagriezīšu vienkārši gabalos, saspraudīšu uz iesma un likšu uz ogliem cepties. Sagriežam gaļu vidējos gabaliņos. Un mums tagad jāsamaudz gaļa ir uz iesmiņiem. Ja? Gaļu vajag salikt cieši uz iesma, lai suliņa netek ārā. Aplējam gaļas gabaliņus ar pavisam nelielu olīveļas daudzumu un liekam uz uguns. Un tagad mēs uztaisīsim tādu marinādi, kas sastāvēs no ķiploka, kinzo, ķiploku, sakapājam smalki kopā. Kinzu nežēlojam diezgan daudz. Vāram arī pētersīļus. Otram mēs ņemsim dillītes. Tādā gandrīz mums biezenītī viņš ir tā kā jādabūn kopā. Pieliekam klāt 2 šķipsnes svanētijas sāli, pavisam nedaudz olīveļas un brūno cukuru. Dansuker nerafinētais cukurniedru cukurs ir ražots no tropiskajā klimatā audzētām cukurniedrēm, izspiežot, filtrējot un kristalizējot to saldo sulu. Brūnajam cukuram ir īpaša garša un aromāts. Šis ir gatavs. Tāda pļuriņa putriņa. Pagatavosim vēl vienu marinādi, šoreiz vistas gaļai. Ķiplokus sakapā ar dillēm, pievieno melnus piparus, šķipstiņu sāli un sīrupu. Cukura sīrupi ir piemēroti produktu pagatavošanai, lietojot tos parastā cukura vietā, gan pie desertiem, gan gaļas ēdieniem un mērcēm, gan dzērieniem. Sīrupi ir īpaši ērti lietošanā, gatavojot ēdienus, kur receptē paredzēts kausēt, grauzdēt vai šķīdināt cukuru. Gaļu ik pa laikam pārbaudām un pagrozām. Un mēs varam paskatīties, vai ir gatavs vai nav gatavs, atverot visbiezāko gabaliņu nedaudz, tā iegriežot un paskatoties, kas viņam notiek vēderā. Vēl bišķi tāds sārtumiņš, tad nedaudz vēl prasās. Tā, un tad es uztaisīšu vēl to smēriņu, ko es bišķīt uzglazēšu virsū. Tad man vajadzēs zeltaino sīrupiņu bišķīt, ko es sajaukšu ar sweet chili mērcīti. Bet to mēs varam nedarīt. Tik stipru kaut ko mēs varam tur, kad garšvieliņu pielikt arī kaut ko tādu klāt, kas šitas labi iet vienkārši kopā. Pārbaudīt vērtību. Un noglazējam mūsu gaļu ar paštaisīto mērci, izmantojot otu. Pēc tam uzliekam vēl nedaudz pacepties uz uguns. Un vistiņu tad mēs ņēmam pa gabaliņam nost, lai tā marināde aptver viņu visu. Un tad tā kārtīgi šito visu tagad apmuļājam. Un ieliekam gaļu bļodiņā vai katliņā, aiztaisot vāciņu, lai aromāti un garšas nianses savelkas kopā. Visu šo procesu atkārtojam arī ar cūgaļu. Ieliekam marinādēs, sajaucam kopā un atstājam katliņā, lai visas sastāvdaļas sadraudzētos. Forši! Ja viņš pastāv kāds 5 minūtes, bet, ja gribās, varēs uzreiz tūlītās, bet mums vēl dārzenīši jāuztais ātri. Liekam grillēties mūsu dārzenīšus, kamēr paliek zeltaini brūni. Mums ir kūpoša vistiņa, kūpoša cūciņa un dārzenīši un rabarberu limonādi. Tad, mīļās māmiņas
un mīļie Jāņi un Līgas un visi pārējie līdzīgi domājoši, lai lustīgi svētki!